Sveiki, skatītāji! Mans vārds ir Lauris Zalants un tavā ekrānā jaunākā Mans biogross epizode, kur šodien mēs esam gatavi uzzināt, kāpēc uz produktu iepakojumiem vajadzētu veikalos staigājot meklēt zaļās ekolapiņas logotipu. Pa taisno no galvaspilsētas šodien mēs esam gatavi doties uz Sēlijas laukiem, kur satikties ar Spāres L saimniekiem, kuri audzē griķus, ļoti īpašus kviešus un izzināt vēl vienu zaļās lapiņas stāstu. Tāpēc es esmu gatavs piepildīt savu biogrozu un gatavs doties uz turieni. Tiekamies! Māri, mēs atrodamies šobrīd uz lauka. Kāda tipa lauks mums šajā mirklī ir redzams? Tas vairs nav uzarts, kas te jau ir noticis. Te kaut kas ir jau noticis, kāds jau ir pabraukājis. Vakardien šeit pabeidzām ziemas kviešu sēšanu. Viņš ir aparts, apsēts, gaidām nākošo ražu. Pirms aršanas šeit bija zaļmēslojums, neteikšu līdz ceļiem, bet tuvu tam, zaļā masa, kas tika aparta. Ar domu tādu, lai baktērijām un sliekām ir ko ēst. Sliekām? Sliekām, jo graudam arī vajag ēst. Ko grauds ēd? Grauds ēd to, ko slieka kakā. Tad man ir jārūpējās ne tikai par to graudu, man jārūpējās par slieku. Jo slieka ir tā, kas baro manu kviesi. Tā, kas ir apakšā? Tā, kas tur dziļi zemē, es ceru, ka viņa tur arī ir jau. Vēl nerokam. Es tagad gribu noskaidrot vienu lietu. Es esmu dzirdējis to, ka zemnieki, lauksaimnieki audzē augsni. Ko tas nozīmē? Augsnes audzēšana. Kas tas tāds ir vispār? Izklausās interesanti. Te ir tas stāsts par to, ka to slieku vajag audzēt. Tādā veidā, tad kaut kā. Jā, jo augsnes auglību nosaka mikrobioloģija. Mikrobioloģija ir organismi, kas tur dzīvo. Mēs neizmantojam mākslīgos, NPK un neko tādu. Mums vajag visu dabīgu, tāpēc mums ir jāaudzē zaļmēslojums, ko mēs iestrādājam zemē, lai ir tas kā ēdamais baktērijām, sliekām, organismiem. Vai es drīkstu pamēģināt rakt un dabūt to slieku? Paldies! Drīkst pajautāt kādu jautājumu par pārtiku jums? Pavisam vienkārši jautājums. Ļoti īsi pat būs, tikai viens jautājums, ja? Jā. Kā pircējs var atpazīt bioloģiskās pārtikas produktus? Viņš nevar. Nevar? Manuprāt, tā no skata nevar. Ir jātic pārdevējiem, es ticu. Ir jāuzdod attiecīgi jautājumi. Es domāju, ka tikai tā, jo no skata mūsdienās es pat varētu teikt, jo sliktāk izskatās, jo dabīgāka pārtika. Ļoti laba atbilde. Es pēc karotītes skatos, kas ir tā uzlīmīta. Ko tu skaties? Viņam marķējums taču ir kaut kāds vienmēr tur. Ceļš priekšplānā bieži vien ir, kad tas ir bioloģisks produkts. Pēc saimnieka. Ieskatoties acīs, ja vienkārši vienāds. Bet es varu izstāstīt īstenībā. Var atpazīt. Ir tādas uzlīmītas. Tur tāda Eiropas lapiņa. Jā. Šitas ir kas? Tie ir ziemas kvieši, ko vakar iesēju. Tātad, kur mēs bijām pirms mirkļa. Jā, tur, kur tā slieka bija, šitais pats arī no turienes ir. Ok, un es tā saprotu, tu viņu ēd pa taisno, pa tiešo un droši tā arī var darīt. Jā. Neizaugs pēkšņi vēderā kaut kas pa ziemu. Pamēģini. Ok, labi, bet tā bieži tā kā nedara. Vismaz, nezinu, tie, kas nebio, ir dzirdēts. Tie, kas nav bioloģiskie, viņi kodina, ar indējām apstrādā. Šitais ir bez indēm. Kāds viņš ir, tāds viņš ir dabīgs. Bio zemniekiem ir kaut ko varbūt, lauksaimniekiem ir vieglāk kaut ko audzēt nekā citiem tie, kas nenodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību. Kaut kādus, es nezinu, īpašus graudaugus vieglāk, sarežģīt? Speltas kvieši mums ir tie, kas aug vieglāk. Rudzi varētu būt, kas mums aug vieglāk. Tā bioloģiskā daudzveidība diezgan liela. Un ja ir garš kāds, arī griķis ir diezgan garš, tad tā nezāle paliek apakšā. Viņa netiek līdzi. Šobrīd mēs esam griķu laukā. Jā. Bet jums vēl ir visādi citādi. Mēs tur bijām kvieši pirms tam, jā. Tātad, kas jums vēl ir? Rudzi jums ir? Mums ir rudzi, mums ir parastie kvieši, mums ir speltas kvieši, auzas, kailgraudu auzas mums ir. Un jūs arī tā kā taisat pēc tam visu, liekat, pakojat, ja, un sūtat tālāk kaut kur? Sākam, mēģinam, jā. Ne visu, bet to, ko varam samalt, to rudzi, kvieši,
To mēs šobrīd maļam, taisam visādus produktus, tostarp makaronus. Vienmēr sakot, es gribētu tev jautāt, ja, Māri, padziļinātāk bišķiņ par to visu jau gatavo produkciju, ko jūs dodat tālāk, bet es domāju, ka tava sieva vairāk zinās. Viņa vairāk zinās. Varbūt ejam satiksimies ar viņu. Ejam. Mēs ejam pa kalniem un palējām, bez maz vai tā arī sanāk. Cik skaistā vietā mēs esam šobrīd? Kur mēs esam? Ļoti skaistā vietā. Es tev parādīšu, kādus graudus mēs audzējam. Okay. Tev jau rādīja, ka parastos kviešus tu jau pazīsti, vai ne? Nu, es tā gribētu domāt. Bet īpašākie, ko mēs audzējam, tas ir 2 graudu kvieši. Tādi viņi izaug tad, kad viņus nokuļ. Redzi, kādā plēksnē viņi ir iekšā. Viņš tiek pasargāts no lietus, no kukaiņiem. Tā, ka viņus izloba, viņi ir šādi. Tie ir ziemas. Jā, tas, ko es ēdu no plaukstas savas. Bet šie te speltas kvieši arī dzīvo šādā mājiņā. Šo mēs pārstrādājam arī akmens dzirnavās, ne šitik lielos akmeņos. Mēs maļam mazākos. Un tad mums sanāk milti. Latvijā biograudogs numur 1 ir auzas, kuras ražo 30 000 hektāru. Lai gan tās ļoti plaši eksportē arī uz citām valstīm, tomēr katra latvieša neatņemama sastāvdaļa brokastīs ir tieši auzu pārslas. Un, kas interesanti, ļoti daudziem katliņā burbuļo tieši biopārslas. Brīvas no sintētiskajiem pesticīdiem ir aptuveni 8% no visas graudaugu platības Latvijā. Tātad bioloģiskos graudaugus zemnieki audzē vairāk nekā 53 000 hektāru. Pasaulē vairāk nekā 5 miljonos hektāru. Un nobeigumā pat 2 vērā ņemami fakti. Pirmais. Griķi patiesībā nemaz nav graudi, bet gan sēklas. Un otrais ir tas, ka aptuveni pusi no visiem griķiem, kas nogatavojas Latvijas laukos, izaudzē bioloģiskie lauksaimnieki. Un tas ir vairāk nekā 13 000 hektāru. Šis ir tas bioloģiskais gross. Mans biogross? Jā, ko mēs dāvinam tev. Paldies liels! Ej tu nost! Nu, es pieēdīšos tagad.